Esiet sveicināti, šoreiz man sarunas biedrs ir dienas žurnālists Sandris Točs. Diena. Labdien. Ir beigušies dziesmu un deju svētki. Jā. Tas tāds pozitīvu emociju izvirdums, kas gāzās burtiski pār tiem, kas gan bija dalībnieki, gan arī skatījās un līdzjūt. Kā tev šķiet, vai tas pozitīvais lādiņš sabiedrībā saglabāsies? Es visu nedēļu viņu jūtu, un tas man ļoti iedveš tādu optimismu. Ikdienā tā parasti nav. Es ļoti ceru, ka saglabāsies, jo patiesību sakot, runājot par savu personisko dzīves pieredzi, cik man viņa ir 40 nedaudz pāri gadu vecumā, es kaut ko nedaudz līdzīgu var salīdzināt vienīgi ar 20. dziesmu svētkiem 1990. gadā, kas bija uz Latvijas neatkarības sliekšņa. Un to emocionālo pacēlumu var salīdzināt vienīgi ar šiem dziesmu svētkiem, kas notika tad tautas frontēs un šīs nacionālās atmodas laikā. Ko citu es nevaru salīdzināt. Tas ir tā kā cilvēkiem ir tāds iekšējs ilgas pēc vienotības, nacionālās identitātes apliecināšanas vēl vienreiz. Jo redz, visa tā statistika, visi tie sociologu mērījumi, tie rāda, ka mēs tur tam neusticamies, tur partijas savā starpā rīvējās. Partijas tā nav visa sabiedrība, bet tomēr tas negatīvais fons, cilvēki, kas brauc uz Latviju, saka, ka te ir daudz tādus drūmu cilvēku staigā, ka viņi... Te tas viss nebija. Labi, tas ir īpašs gadījums, protams, dziesmu svētki, tā ir tāda kvintesence. Kā tev šķiet, vai tas saglabāsies ilgu laiku? Lūk, kur tas jautājums. Tas būtu labi, ja, protams, tā būtu. Es domāju, ka negatīvā nebija, tāpēc, ka cilvēki arī tas īpaši dalībnieki, kas vairākas dienas bija strādājuši kopā, tur kopā strādājot, tas negatīvais arī bija izzudis. Un es nezinu, vai cilvēki augst pēc vienotības, identitātes un citām tam līdzīgām lietām, kas ir abstrakcija, bet es domāju, ka visi jau izteica tā sajūta, jā, tas, kas bija cilvēku acīs, tajās mitrējās cilvēku acīs. Mēs runājam par to, kas bija, bet es gribu saprast, kā tev šķiet, vai tas varētu, jo manuprāt, ja tas tā paliktu vismaz kādu laiku, tas nāktu par labu Latvijas sabiedrībai, jums pietrūk šī pozitīva. Protams, es domāju, ka dziesmu svētki atstāja lielu iespaidu uz latviešu tautas dvēseli. Uz latviešu tautas dvēseles, lietošu to vārdu, viņi atstāja ļoti lielu iespaidu. Viņi atstāja iespaidu ne tikai uz dažām dienām. Var aizmirst kāds notikums, var aizmirst kontu, tas atstāja paliekošu iespaidu. Kāpēc es to tā prasu? Protams, tas ir vēl notikuma iespaidā un tā, protams, bet praktiski jau ir skaidrs, 9. datums jau ir. Tas nozīmē, ka mums atpakaļ ceļu vairs praktiski uz latu nav. Lats vēl pastāv, bet viņš formāli līdz gada beigām jau ir skaidrs, ka mums būs eiro. Ar to eiro nav tā kā ar dziesmu svētkiem, ko visi atbalsta un biļetes nevar dabūt. Uz to eiro raugās skeptiski. Ko tu par to eiro varētu teikt, par eiro lietu? Kāds ir tavs viedoklis? Es domāju, ka šis miklums acīs un šis samulsums un šīs ilgas un šīs sāpes ir lielā mērā saistīts arī ar visu to, kas notiek. Tas fons atstāja neglābjamu ietvaru. Un, ziniet, tā kā cilvēciskajās attiecībās mēs bieži vien novērtējam kaut ko tikai tad, kad zaudējam, bet tad, kad tas ir, mēs to nenovērtējam. Tāpatās ir ar savu valsti, un tāpatās ir ar savu valūtu, ar savu latu. Tad, kad mums viņš ir, tās ir tikai santīmi makā vai tikai papīra gabaliņi, kas ir vajadzīgi tam, lai samaksātu rēķins un nokārtot savas sadzīviskās vajadzības vai kaut kādas prestīža lietas, varbūt, kuram labāk dzīvē iet, bet tad, kad tas pazūd, tad rodas citas sajūtas. Un neapšaubāmi ir tas, ka pat tiem cilvēkiem, kuriem ir neitrāli vai pat varbūt tās pat saprotoša izpratni par eiro ieviešanas kādu tur politisko vai ģeopolitisko vai kādu citu nepieciešamību, sajūtu un emociju līmenī, viņiem tas vienkārši nepatīk. Jo es atceros, kad es saskāros ar tādu interesantu pētījumu ziņu lentēs, kad Amerikas iedzīvotājiem bija piedāvāts likvidēt $1 banknotes, ņemot vērā, ka tā ir ļoti maza naudas vienība mūsdienās inflācijas dēļ un ka varbūt pārēc monētām, cilvēku attieksme bija viennozīmīgi negatīva. Tātad amerikāņi negrib likvidēt savu $1 banknotu. Kāpēc? Tāpēc, ka visu mūžu ir bijusi šī $1 banknote. Man ir skaidrs, ka atpakaļ ceļu nav. Viss. Ziniet, Egīla, ko es gribētu pateikt, mēs ar jums savā personiskajā dzīvē esam pieredzējuši vienu valsti. Šī valsts saucās Padomju Savienība.
par kuru visi vēl 87. vai 86. nemaz nerunājot par 85. gadu, domāju, ka atpakaļ ceļa nav. Tu gribi teikt, ka faktiski iespējams ir, ka vēl no 1. janvāra lats netiek ieviest Latvijā? Nē, no 1. janvāra tiek ieviest, bet par atpakaļ ceļiem gan es negribētu sarunāt, tāpēc, ka, saules mūžs nav pat Romas impērijai svētās, ja? Varbūt ir ļoti ilgs mūžs, bet ne saules mūžs. Tā kā mēs ļoti redzam, ka šīs Eiropas Savienības iekšienē notiek ļoti dažādi procesi. Ļoti dažādi procesi. Es gribu uzsvērt to, ka Itālijas vēlēšanās 24% ieguva partija, kas pateica tikai 2 lietas. Mēs izstājāmies no Eiropas Savienības un atjaunojam nacionālo valūtu liru. 24% momentā. Spānijā šodien notiek tas pats. Spānijā notiek mums referendums nav. Mēs zinām, par to daudz strīdās un ir cilvēki, kas tam nepiekrīt, bet tas procents, viņš varbūt jautājums nav tā noformulēts, bet arī tas atbalsts eiro jau nav liels. Dombrovskis gan sola, ka līdz gada beigām būšot pār pa pusi. Es gribu teikt, ka, teiksim, no elites viedokļa, no valdības viedokļa, tas, kā viņi rīkojas, šī arogance, augstprātīga un iestāstīšana tā, kas nav, jo mēs visi atceramies, un es speciāli kā žurnālists to pascēlu, lai pārliecinātos vēlreiz savām acīm. Referenduma jautājums bija, vai jūs esat par vai pret iestāšanos Eiropas Savienībā. Tur balts uz melnu, tur nav neviena cita vārda, un mēs nedrīkstam palielināt šādas nozīmes. Un tas, ka to nerīko, es gribēju, kāpēc es pieminēju kustības, kas ir vispār par izstāšanos no Eiropas Savienības, kā no šīs politiskas kopības. Kāpēc es to pieminēju? Tāpēc, ka tas var novest pie viena, mums saka, labi, jūs neesat tiesīgi balsot par eiro kaut kādu likumu dēļ, vai mēs nevaram paspēt, bet taču parādās tad uzreiz nākamais punkts, loģiskais, kurš nav. Šīs kaut kādas potenciālās neapmienības vilnis var izcaukt artikulētas eiroskeptiskas kustības vispār, jo tā niša un visi tie skaitļi ir tādi. Es atceros Kaktiņa aptauju par ārpolitiskajām simpātijām, kas nejauši pieskarās iekšpolitiskajām simpātijām, kur apmēram 70% cilvēku sabiedrībā simpatizē idejām, kuras ir pretējas tām, uz kurām sēž 30% Saeimā pārstāvētās politiskās partijas. Un tas, ka nav līderi, tas, ka ir šis elites konsens no saskaņas centra līdz vienotībai pa noteiktiem momentiem, bet jūs saprotat, mēs esam demokrātiskā valstī, kur neviens nevar noliegt, ka tautai ir galīgās tiesības lemt par jebkuru jautājumu līdz galam, un tā nav tikai, uz to var uzšpļaut kaut kādu vietējie politiķi, bet tomēr Eiropas šajā tradīcijā, Amerikas tradīcijā, tā ir aksioma. Te jau rodas vēl arī cita pretruna. Ja šobrīd elite, kā tu nosauc, un tā politiskā elite, par katru cenu šo eiro pēdējos 2 gadus, tas bija viņa galvenais mērķis. Tas mērķis tagad būs sasniegts, kas, starp citu, manuprāt, arī var radīt problēmas, jo cita mērķa. Un kas tad tālāk? Jā, Vilks ir atzinis, ka nav cita mērķa. Jā, Vilks jau starp citu pats grib iet arī prom. Vilks grib iet prom, un šodien es redzēju virsrakstu. Vilks atzīst, ka nav, ka tiešām tā arī ir, ka nav cita mērķa. Kas tad ir vēstures beigas, kā Fukujama rakstīja? Tad elite to ir gribējusi, un politiska elite to ir sasniegusi. Sabiedrībā atbalsts eiro vēl nav tāds, lai varētu teikt, ka vismaz pusi atbalsta eiro. Tas nozīmē, ka šī plaisa, par ko vēl te nesen pirms Saeimas sesijas, šīs pavasara sesijas beigās Āboltiņa teica, ka plaisa joprojām starp sabiedrību un politisko eliti palielinās. Tad šis jautājums joprojām dziesmu svētki nevarēs mūs satuvināt. Tas eiro atkal mūs aizvedīs tālāk vienu no otru, elitu un sabiedrību. Nē, mēs varam loģiski paskatīties, kas notiek, ja sabiedrības nozīmīga daļa, tad ir šis protesta balsojums. Ja nav protesta partija, par kurām balsot latviešiem, starp latviešu partijām, jo Repšs vēl neko īsti nav izveidojis. Mēs vēl pat nevaram spriest, kas tur būs otrais, vai tas būs Gurmans, vai tas būs, es nezinu kas, vai Mārtiņš Bondārs, bet tur pagaidām nekā nav. Sudrabs kundze, kas varētu būt, teiksim, kaut kāda nozīmīga politiska figūra, jo izbeigsim šito pilnīgi skaidrs, ka ir nepieciešams līderis un nepieciešams cilvēks, jo cilvēki balso par cilvēkiem, nevis par abstraktām lietām, ja? Tad ir pilnīgi loģisks jautājums, ka šis saskaņas centrs, kas tikko pirms gada, starp citu šīs sagadīšanās un ārkārtas vēlēšana dēļ, kad ir pietuvinājušies vēlēšana datumi par gadu, un kas ir gājis uz augšu, un 35% latviešu elektorāts, es ļoti baidos, ka
te tiešām var parādīties, ka šī motivācija, kad par saskaņas centru noiet cilvēki, kuri nekad mūžā nebalsot, un ne par saskaņas centru, ne par Ušakovu, un varbūt nekad nebalsos, bet viņi nobalsos tikai vienas iemesla dēļ, lai nosviestu šitos nost no varas. Tātad Zatlera rīkojuma numur 2, viens no ieguvējiem, varbūt pat lielākais sanāk saskaņas centrs, tāprāt. Jā, ne tikai Zatlera, bet arī šīs nespējas un uzdevuma neveikšanas dēļ, ko viņi pat izejot no saviem pienākumiem, neveic pašreizējo varu. Varas esošā politiskā elita, tad ar savu rīcību vairo saskaņas centra populāri. Jā, tur ir visas šīs klasiskās kļūdas, arogance, augstprātīga, tas gan it kā skaitās, ka tā nav latviešu īpašība, bet raksturīgā šī avojs praidjot, kur tad spruks ieviesīs, pēc tam gan jau redzēs, gan jau kaut kā sakārtosim, nerēķināties ar riskiem. Var jau būt, ka taisnība, var jau būt, ka nav nekādas bažas, var jau būt, ka tauta aizmirsīs un tā tālāk. Bet ir tautai tādas īpašība arī kā neizmirst. Un tepat es gribu oponēt ar cienījamo komponistu Raimondu Pauli, kurš pateica, kas tad tie dziesmu svētki. Tā kā tu uzdev man pirmo jautājumu, varbūt tās pēc nedēļas vai 2 pēc mēneša aizmirsīs un dzīvos pa vecam. Bet Paula kungs, jūsu pašu dziesmu manai dzimtenei neaizmirsa. Viņu izmet laukā no repertora un pašu pirmo dziesmu, tad, kad beidzās oficiālā daļa, koris nodziedāja, neaizmirsa. Lai gan darīja visu, lai būtu aizmirsta šī dziesma. Sākām mēs ar dziesmu svētkiem, beidzam arī ar dziesmu svētkiem tādu pozitīvu nots. Redzēsim, kā attīstīsies politiski notikumi, cik ilgi mums visiem sabiedrībai būs šis pozitīvais lādiņš saglabājies. Jādomā, paldies! Paldies!